Sveicināti! Šoreiz vēlos pastāstīt un nolasīt priekšā fragmentus no pašas pirmās latviešu valodā sarakstītās Latvijas vēstures grāmatas. Precīzāk gan tieši no Vidzemes vēstures grāmatas. Tā ir mācītāja Friedriha Bernharda Blaufūsa 1753. gadā sarakstītā grāmata Stāsti no tās vecās un jaunās būšanas to Vidzemes ļaužu. Tā ir sarakstīta aptuveni 50 gadus pirms Garliba Merķeļa slavenā darba Latvieši sevišķi Vidzemē filozofiskā gadsimteņa beigās, un savā ziņā atklāja krietni atšķirīgāku skatījumu uz latviešu vēsturi. Tomēr tā nu ir sanācis, ka tā ir pavisam maz zināma mūsdienu Latvijā, un tikai samērā nesen tā tika pirmo reizi publicēta plašākai auditorijai. Galvenā atšķirība starp Merķeļa un Blaufūsa darbu ir tā, ka Blaufūss necenšas parādīt visu Vidzemes ļaužu vēsturi no 13. gadsimta sākuma līdz viņa laikam, kā nebeidzamus ciešanu un verdzības gadus. Protams, netiek noliegts fakts, ka atbraukušie kristības ieviesēji pakļāva šo zemi un būtībā kļuva par valdošo šķiru tajā, bet tiek stāstīts arī par to, ka paši vietējie zemnieki, īpaši tie, kuri prata labāk saimniekot, dzīvoja visai bagātīgu dzīvi, kurā nekas netrūka. Šajā darbā tiek pieminēti arī latvieši, kas apguva amatus un nemaz nebija tikai zemnieki, vai arī par pilsētas, īpaši Rīgas latviešiem, kurus gan autors vairāk apsūdz ar vēlmi pārāk līdzināties vāciešiem un atsvešināties no pārējiem latviešiem. Tādējādi tiek lausts vēl viens pieņēmums no Merķeļa darbiem un dažiem citiem vēsturnieku darbiem, kuri parāda latviešus senatnē tikai kā zemnieku tautu. Jāņem gan vērā, ka Blaufūss ir kvēls luterānisma atbalstītājs, un laikam pat precīzāk tieši hernhūtiešu protestantisma paveidu. Tādēļ viņš daudz ko, kas saistīts ar iepriekšējiem katoļu laikiem un vēl pirms tam esošajiem pagānisma laikiem, parāda sliktākā gaismā, galvenokārt ticības dēļ. Viņš pat apgalvo, ka latviešu ticība katoļu laikos nemaz daudz neatšķīrās no iepriekšējās pagānu ticības. Autors uzsver to, ka dzīve šajā reģionā pat visu varas maiņu, karu un mēra epidēmiju laikā turpināja attīstīties. Īpaši tiek pieminētas tādas lietas kā jaunievedumi māju celtniecībā un izglītības iespēju pakāpeniskā uzlabošanās. Vairāk kārt tiek pieminētas arī visu Vidzemē dzīvojošo sabiedrības kārtu tiesību saglabāšanās starp šīm varas maiņām. Tātad šeit ir runa ne tikai par tā saucamo kungu vai bruņinieku kārtu un garīdznieku kārtu, bet arī par zemnieku tiesību saglabāšanos. Īpaša šī grāmata ir arī ar to, ka tā atsevišķi pievēršās pašai latviešu valodai, un tā ir pirmā vai vismaz viena no pirmajām grāmatām, kas aicina uz latviešu valodas kopšanu. Arī pati grāmata ir sarakstīta latviski, kas nozīmē, ka tā 1753. gadā bija galvenokārt domāta latviešu sabiedrībai, kā savukārt norāda uz to, ka tā laika Vidzemē jau bija gana daudz latvieši, kuri prata lasīt, un kuriem tādas lietas varēja interesēt. Te jāpiemin, ka pat mūsdienās daudz slavenākais un vēlāk sarakstītais Merķeļa darbs latvieši bija sarakstīts vāciski, nevis latviski. Var nedaudz izbrīnīt arī fakts, ka jau šajā samērā tālajā 1753. gadā sarakstītais darbs, lai gan, protams, nav rakstīts pēc modernajiem latviešu valodas rakstības noteikumiem, ir gandrīz pilnībā saprotams jebkuram cilvēkam, kas runā latviešu valodu, izņemot vien dažus senvārdus vai svešvārdus, kuri mūsdienās atmesti vai nomainīti ar kādu citu vārdu. Tādēļ šoreiz vēlos nolasīt tieši šī darba nodaļu, kas stāsta par latviešu valodu un tās lietojumu tā laika Vidzemē. Svarīgi pieminēt, ka pats autors bija dzimis Vācijā, un latviešu valodu bija iemācījies tikai vēlāk, kad kā mācītājs jau pārcēlās strādāt uz Vidzemi.
Neskatoties uz to, viņa skatījums uz latviešu valodu bija izteikti pozitīvs, ko nevarētu teikt par daudziem vāciešiem, kas bija dzimuši Vidzemē vai kādā citā mūsdienu Latvijas teritorijā. Tagad, lasot fragmentus no šī darba, saglabāšu autora lietoto valodu nemainīgu, un ja būs kāds vārds, kas tomēr varētu likties pārāk svešs, es pierakstīšu vārdu nozīmi tā brīža video materiālā. Tad nu piedāvāju fragmentu no grāmatas Stāsti no tās vecās un jaunās būšanas to Vidzemes ļaužu. Vecos laikos bija iekš Vidzemes gabala 2 valodas. Tie, kas garām Daugavas no jūras līdz Ašerādiem un Jūrmales straupes un Treidenes tiesas līdz Gauju pret Cēsīm un pret tiem zīguldiešiem dzīvoja, runāja to līvju valodu, kas viena it savāda valoda bija, ka tā ar latviešu valodu nelīdzinājās. Šī pati valoda ir pēclaikos tā zudusi, ka Jūrmalā vienā pašā kaktiņā viens mazs ļaužu pulciņš un tāpat Kurzemē Jūrmalā vienā vietā kādi ļautiņi to valodu pa mājām savā starpā vien runā. Tie citi vidzemnieki šai pusē Gaujas, kas tanī otrā Vidzemes gabalā dzīvo, kas Cēsu tiesas apgabals saukts top, no Zīguldas līdz Igauņu, Krievu un Leišu robežu un no augšienes garām Daugavas, kamēr Kokneses pili, runāja to latviešu valodu, ko nu visi vidzemnieki runā. Bet šī pati valoda nebija tanī laikā tik skaidra, kā viņa nu pašā Vidzemes vidū un Dieva vārdos runāta, un iekš grāmatām rakstīta top. Itin kā tie Dieva vārdi šinī valodā no laikiem uz laikiem skaidrāki sludināti un rakstīt tapuši. Tāpat ir šī valoda arī dzeņu ļaužu starpā skaidrāka kļūsi, kā tas arī redzams, ka tās grāmatas, kas poļu laikā driķētas, ir pret tām jaunajām grāmatām turētas top. Tie, kas uz robežām jeb ar vāciešiem daudz kopā dzīvo, maitā to valodu, cits ar izrunāšanas skaņu, cits ar svešiem vārdiem, starp kuriem tie, kas uz Cesvēgas un Alūkšņas pusi dzīvo, visu vairāk savādi runā. Tā skaidrākā valoda top pašā zemes vidū, Cēsu, Raunas, Smiltenes, Trikādas, Valmeres, Rubeņa un Straupes tiesās tāpat runāta, kā viņa bībelē un grāmatās rakstīta, un tai valodai it līdzīga ir, kas Kurzemes vidū aiz Jelgavas runāta top. Lai gan šī valoda zemnieku valoda vien ir, tomēr tā nevaid nicinājama, tāpēc, ka viņai savs jaukums un skaidrums tāpat kā citām valodām iraid. Viņa var tai latīneru un grieķeru valodai vairāk līdzīga turēt tapt nekā to vāciešu valoda, jo kas šo valodu īsteni saprot, tas var šinī valodā īsāk un spēcīgāk runāt nekā iekš tās vācas valodas. Tas gan ne ir liedzams, ka šai latviešu valodai kādi vārdi trūkst, ar kuriem tādas lietas sauktas top, kas tiem vidzemniekiem citkārt ne ir bijušas, jeb kas no svešām zemēm nāk, kā ir telerķis, skurstens, glāzes, pieģelis, ēvele, vīns, brandavīns, dukāts, dalteris, citrons un tam līdzīgi. Bet tas nedara šai valodai nekādu trūkumu, nedz negodu, jo tādas lietas ir tāpat jāsauc, kā tās svešās valodās, kur viņas cēlušās sauktas top. It kā tas arī dzen iekš citām valodām notiek, tāpat kā tie vācieši šinī lietā dara, kā tas pie tiem vārdiem špīgel, vain, dukāten, citronen, muskaten, oblāten un citiem skaidri redzams, jo viņi ir šos un vēl daudzus tādus vārdus no svešām valodām dabūjuši. Bet šī ne ir maza vaina, kas šai valodai notiek, ka nevien tie cilvēki, kas no svešām zemēm šinī zemē nāk, bet arī dzen paši Vidzemes ļaudis un visu vairāk tie, kas ar vāciešiem daudz kopā dzīvo, to latviešu valodu caur to ļoti maitā un sajauc, ka viņi bez vajadzības no tīras lepnības daudzus vārdus no vācas valodas latviešu valodā iejauc,
ko viņi iekš savas pašas valodas, jeb ar pašu valodas vārdiem varētu izsacīt. Kā tādi vārdi ir šķiņķot par dāvināt, pucēt par tīrīt, jeb glīti apģērbties, vinnēt par vārēt, lustīgs par priecīgs, sūrs par rūgts, šķelms par negodīgs, stute par atspaide, smuks par glīts, natūra par daba, brāvs par stiprs. Un tādu vārdu ir vēl daudz, ko daži latvieši no vāciešu valodas sev pašiem par apsmieklu un savai valodai par nejaukumu un negodu bez vajadzības savā valodā tāpat iejauc. Kā dažs vācietis, kas nenieka no franču ļaužu valodas prot, un tomēr no lepnības frančus vārdus dažkārt aplams savā valodā iejauc. Tā latviešu valoda ir no sevis pār daudz citām valodām viena tīra un skaidra valoda, kurai bez tiem pirmāk sacītiem vārdiem, ar ko svešas jeb jaunas uzceltas lietas sauktas top, vārdi no vāciešu valodas nevajag. Tādi vārdi ir no iesākuma ar kādiem citiem ierastiem vārdiem, it kā caur kādu tiesu par latviešu vārdiem darīti, kā ir brīvība, vaļšķība, skola, mūris, mūrnieks, bluķis, būvēt, brūvēt, brūķēt, dancot un tam līdzīgi. Bet citi no tādiem vārdiem ir reti jāsaka, kad kas viņu vietā vienu īstenu latviešu vārdu nevar atminēt, jo par brīvība var dažkārt vaļa, par vaļšķība viltība, par brūķēt valkāt, par būvēt ēku taisīt, par dancot diet, sacīts tapt. Bet tas top tiem vien sacīts, kas to valodu īsteni saprot, jeb paši Vidzemes bērni un Vidzemē dzimuši un uzauguši ir, bet citi, kas to valodu ne īsteni saprot, lai tik ilgi lauzīdami runā, kamēr viņi pareizi māk runāt. Tas nu šoreiz būtu viss no Friedriha Bernharda Blaufūsa 1753. gadā sarakstītā darba Stāsti no tās vecās un jaunās būšanas to Vidzemes ļaužu. Manuprāt, vairāki viņa atzinumi par latviešu valodu un tās lietošanu ir pavisam aktuāli arī mūsdienās. Šis darbs kopumā nav pārāk garš. Savās 89 ar roku sarakstītajās lapās, tas neskaitot šo daļu par valodu, cenšas īsi aprakstīt Vidzemes vēsturi, Livonijas, poļu, zviedru un tobrīd vēl samērā nesen parādījušos Krievijas impērijas valdīšanas laiku. Autoru gan nevarētu nosaukt par pilnīgi objektīvu, jo ir skaidri redzams, ka stāsts ir rakstīts no luterāņu garīdznieka skatu punkta. Autoram varētu pārmest, ka viņš attiecās pārāk negatīvi pret laikiem, kad šajā zemē nevaldīja kristīgā ticība, vai pat savā ziņā arī pret laikiem, kad tajos vēl valdīja katoļu ticība. Tomēr arī daudzos šajā grāmatā pieminētajos faktos ir vērts ieklausīties, īpaši veidojot kopējo priekšstatu par šo mums jau tik seno šīs zemes vēstures posmu. Ja būs lielāka interese par šo darbu, tad varu izveidot arī kādu konspektētu versiju tieši par vēstures sadaļu, nevis autora valodniecības uzskatiem. Šīs ziņas ir diezgan fragmentāras un izmētātas pa visu grāmatu. Tādēļ tāda vienas nodaļas lasīšana, kā šajā gadījumā īsti nesanāk. Bet nelielu ieskatu par tajā paustajām ziņām esmu minējis šī raidījuma ievadā. Tagad lūdzu atstājiet komentāros savu viedokli par Blaufūsa Vidzemes stāstiem. Vai pirms tam bijāt par tiem dzirdējuši? Ja ir jau gadījies to lasīt, tad ko jūs domājat par šo darbu salīdzinājumā ar Garliba Merķeļa rakstītajiem latviešiem? Lūdzu atstājiet arī savus jautājumus par raidījumā pieminētajām tēmām. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!